Šobrīd atrodos Mārupes siltumnīcās. Labdien, Jāni! Labdien! Jānis Bērziņš, kas ir viens no iesācējiem šeit Mārupes siltumnīcās, bet iesācējiem tādā nozīmē, ka jau pagātnē un diezgan sanā pagātnē. Jāni, vai jūs parādīsiet to saimniecību? Varam iet paskatīties. Labprāt. Nu vedat rādi. Par koka mūžu runā gadu gradzeni, bet par cilvēku viņa darbi. Dārznieks Jānis Bērziņš, dzimis un audzis mazā ciematiņā Vidzemes pusē, Ērģemes pagasta Mežjāņos. Pēc pamatskolas dzimtajā pusē nostrādājis dažus gadus saimniecībā, devies skoloties uz Bulduru dārzkopības skolu. Tur arī dārzkopība kļuvusi par Jāņa Bērziņa dzīves piepildījumu. Tie bija laiki, kad latviešu puišiem nonākt kolhoza vai dārzniecības vadībā bija grūti, bet Jāņa sapratne par dārzniecību, vadības prasmes un deksme vienkārši nevarēja palikt bez ievērības. 10 gadi lauksaimniecības ministrijā, dārzeņu daļas galvenā agronoma darbā, lika saprast, ka Latvijā var audzēt dažādus dārzeņus visu gadu, kā ārzemēs. Ka gurķis un tomāts nav īpaša delikatese izredzētiem, bet produkts pieejams visiem un katram, neatkarīgi no sezonas. Un sākās darbs uzņēmumā Mārupes siltumnīcas. Tika veidoti kontakti, gūta ārzemju pieredze, modernizētas siltumnīcas, ieviestas inovācijas. Pa šiem gadiem uzņēmums Mārupes siltumnīcas ir kļuvis par lielāko zemstikla dārzeņu audzētāju Latvijā. Šajā laikā siltumnīcas kolektīvs 3 reizes tika nominēts kā konkursa sējējs laureāts, un tur nu liels nopelns ir Jānim Bērziņam. Tagad viņš labprāt sniedz padomus saviem skolniekiem, kuri vada uzņēmumu. Beidzot aktīvās darba gaitas, dārznieks ieguvis kvalifikāciju pensionārs, bet vēl strādā Sijā Mārupes siltumnīcas par konsultantu, vada biedrību Latvijas dārznieks un ir Bulduru dārzkopības skolas attīstības biedrības valdes loceklis. Kad vaicājām Jānim Bērziņam, kas ir viņa darba mūža lielākais gandarījums, viņš paklusēja un kautrīgi atbildēja. Daudz jau kas. Bet, ja jāsauc vienu, tad tas, ka izdevās izglābt no privatizācijas vienu no vecākajām dārzkopības skolām Eiropā – Bulduru dārzkopības skolu. Jāņa Bērziņa dzīves moto – ja darīt, tad izdarīt godprātīgi un pēc labākās sirdsapziņas. Bērziņkungs, ja es jums ļoti vienkārši jautātu, tā mūža raža ir kāda, jūs esat apmierināts ar to, vai tur vēl ir daudz kas maināms, labojams un daudz pumpuri vēl? Laikam jau kā Dieviņš bija lēmis, tad ir pareizi viss darīts, jo izdarīts ir daudz, gandarījums ir par padarīto. Darba mūžs ir no 15 gadu vecuma. Vasaras bija kokaudzētā pa ziemu visu lauku darbi. Bez 2 gadiem Bulduri. Tā kā, ja tā ņem, tad garš mūžs un viss dārzkopībā. Ko jūs vēlētu šobrīd tiem, kas vēlas savu dzīvi saistīt ar šo profesiju? Nu, varbūt dārziņu kopība vēl nav tā skaistākā puķu kopība un augļu kopība ir skaistāka, varbūt tādā ārējā izpausmē, bet jebkura dārznieka profesija ir smaga, bet skaista. Un nav ko bīties no darba grūtumu. Vecumdienās mēs visi paliekam par dārzniekiem bieži vien. Bet ja būtu tāda iespēja, vai jūs šobrīd darītu kaut ko citādāk, vēlreiz to visu uzsākot? Jo, Droši vien nē. Jā? Droši vien nē. Grūti pateikt, bet tas likās tas pareizākais. Darījām, kā mācījām. Reizēm bija jāriskē. Uzsitāt punus? Arī. Šaubām. Bet, tādas lielas ne. Lai nezūd degsme un enerģija saimniekojot mūsu zemē Latvijā. Lūdzu. Paldies. Pārsteigums vai pārsteigums. Uzskatu, ka sējējs, tā ir lieliska atzinība mūsu lauksaimniekiem. 30 gadi tas ir tāda novariedas jaunība. Un būtu vēlējums, lai sējējs tikai pieņemās spēkā un plašumā un vairāk atrod veiksmīgs lauksaimnieks.